Tā, kur mēs esam tagad Plakanciemā. Tas ir malkas katls TIS, kur viņš ir. Tas aptuveni jauda 20 kW. Tas ir granulu deglis feroli, kur ir bunkurs, un tūlītes mēs viņu iedarbināsim. Ir 24 grādi mājas, ņemam šito te un ceļam uz, teiksim, lai ir 30 grādi, lai piespieda kārta viņu ieslēgt. Esam uzstādījuši 30 grādus un gaidam, ja? Tūlītes viņš saslēgsies, sūtam signālu, un viņš sāk birst granulas iekšā. Kur 41 grādu sistēma, kur ir radiatori un atbalsta numurs. Mēs strādājam gandrīz kā McDonald's katru dienu, no pirmdienas līdz svētdienai, tikai lūgum zvanīt darba laika robežas, ja? Pa lielam uzstādīšanas laiks 3-4 stundas. Paldies īpašniekam, ka viņš palīdzēja uztaisīt tādu urbumu, caurumu, ja, ar urbumu, ja, un perforātoru. Un tad, kur tur ir cirkulācijas sūknis, kur G, tas ir no krievu valodas, tas ir deglis nozīmē, ja, un tad fāze, lūgums arī ievarot fāzes, kur fāzes pieslēgums ir ievarots, saskaņots, un viss ir kārtībā. Tas ir vienkārši dačiks, šitais mediātors. Viņš saņem signālu no telefona. Un arī mums viss notiek caur telefonu, gan sievi, gan vīram, mēs pieslēdzam to. Kur iekšā ir 6 maisiņi, un tā viņi izskatas. 6 mm kokskaidu granulas, izmantojam tikai 6-niekus. Viņš var sagrēmot 8-niekus, bet tad uzreiz jūs tērējat garantiju. Garantija neizplešas uz 8-niekiem, tikai 6 mm, ja? Pirmā porcija 32 sekundžu laika, viņš birs iekšā, pēc tam ieslēdzas elektriskais stends, viņš sadedzina pirmo porciju, un pēc tam elektriskais stends izslēgsies, un tad sākt birst iekšā pa mazam porcijam ik 17 sekundžu laika un pūst ar ventilātoru. Un tā notiek degšanas process. Un kā jūs arī redzēt, mēs arī saskaņojam ar īpašnieku, lai uztaisītu sekojušu konstrukciju, nogriezt divas kājas, ja? Arī šeit ir tāda skrūvītes ar vitni, un mēs paceram to balansi, un tad vienu līmeni esam uztaisījuši, lai būtu smuki, lai viņš būtu tuvu tam, tāpēc, ka šeit ir tuvu pašam deglim un katlam, tāpēc, ka kur šeit ir pamatne, kas, teiksim, traucē, bet, mēs tā esam uztaisījuši, šeit arī ir tāds gaitinis, pārējā, un tad, un vēl viena lieta, ka šeit ir noslēg plāksne, ja jūs gribat kurināt ar malku. Kur šeit, ja, vienkārši ņemam 4 skruvītes, ja, skruvējam nost caur vitni, šitas 4 skrūves, ja, teiksim, ar atslēgu, ja, un pēc tam ievietojam tāpat tajā vietā,